Ventspils koncerta zāle Latvija šogad svin savu 5. darbības gadu, un svētkiem ir sagatavota programma, kuras pirmais pasākums notika jau pagājušajās nedēļas nogalē. Koncerta zāles jubilejas sezona tika atklāta ar pianistu koncertu. Uzstājās Osokina dinastija. Tēvs Sergejs un dēli Andrejs un Georgijs, kur sagādāja skatītājiem muzikālus svētkus. Man prieks, ka viņi ir tie, kas šajā mēnesī, pirmajā šī gada mēnesī, janvāra mēnesī, atklāja mūsu jubilejas gadu. Un nav tur jāmeklē nekādi zemteksti, vienkārši šis bija laiks, kad visi 3 brīnišķīgie mākslinieki varēja sanākt kopā vienu vietu, veidot programmu, izmēģināt visu laicīgi un pie mums viesoties ar brīnišķīgu programmu. Programmā bija iekļauti Rietuma Eiropas un latviešu komponistu klavieru mūzikas šedevri un īpaši šim koncertam radīti pārlikumi. 5 gadi, tas ir it kā maz, bet no otras puses 5 gadu vecuma jau vajag gatavoties skolai, tāpēc pēdējais skandarbs mums bija Melanholiskais valsis, kas ir Dārziņu skolas himna. Mēs visi absolvējam Dārziņu mūzikas skolu, un tāpēc mums bija svarīgi tā mazdrusciņ to savienot, bet, protams, mums bija arī ļoti daudzveidīgi pārstāvēta klavieru literatūra, gan Chopins, gan Liszts, gan Brahms, gan citi komponisti, un arī mēs viesojamies Francijā, jo bija gan Ravels, gan Pulenks, un tie bija jau skaņdarbi 2 un 3 klavierēm. Tā kā bija ļoti daudzveidīgi, un klausītāji bija ļoti gandarīti. Mēs esam par to priecīgi. Tēvs un dēli Osokina katrs ir spilgta un talantīga personība, kuriem kopā spēlēšana ir radošs izaicinājums. Kā atzīmēja Sergejs Osokins, krūtākais bijis saspringtajā grafikā atrast laiku kopīgiem mēģinājumiem. Mūziķi koncertā spēlēja solo, kā arī duetus, un visi 3 reizē uz 3 klavierēm. Man patīk šī zāle, profesionāli akustiski. Un klavieres, un viss, tā kā viss ir dzirdams, un akustika ir nepamāz, nepadaudz. Man patīk. Koncerta zāle, tīpaši jaunā koncerta zāle, tas ir tāds kultūras izstarojums, kultūras kodols, kas vispār identificē valsti. Un man prieks, ka mums ir vairākas šādas koncerta zāles, un bieži nesaprot, priekš kām tas ir vajadzīgas. Bet to sapratīs pēc 10, 15, 50 gadiem dažreiz. Ja? Un tāpēc mums visam ir milzīgs gandarījums, ka ir šī burvīga zāle ar tiešām burvīgu akustiku, un mums prieks šeit atgriezties un spēlēt. Koncerta zāles Latvija kolektīvas jubilejas pasākumus plānojuši visai svētku sezonai. Janvāra beigās Liepājas simfonisko orķestra izpildījumā varēs klausīties vienu no slavenākajiem un biežāk atskaņotajiem klasiskās mūzikas skaņdarbiem – Ludviga van Beethovena 5. simfoniju. Protams, mēs katru mēnesi esam padomājuši par kādu pārsteigumu. Un savukārt februāra mēnesī pie mums viesosies izcilā ērģelniece Iveta Apkalne, Valsts akadēmiskais koris Latvija ar Māri Sirmo. Un, protams, kārta būs arī Latvijas Nacionālajam simfoniskam orķestrim. Vārdu sakot, šis gads ir ļoti, ļoti, ļoti piepildīts. Kulminācija mums būs jūlijā, 27. jūlijā, kad atzīmēsim koncertzāles 5 gadu jubileju, kur izskanēs šajā jubilejā pačukstēšu jau mazliet, izskanēs Ērika Ešenvalda skaņdarbi, Ventspilnieka Viļņa Šmīdberga skaņdarbs un, protams, muzicēs Latvijas radio koris, muzicēs Liepājas simfoniskais orķestris, muzicēs uzstāsies ērģelniece Iveta Apkalne un, protams, vēl būs dažādi pārsteigumi. Vērts atzīmēt, ka Ventspils teātra nams Jūras vārti šogad svin 15 gadu jubileju, un svētkiem ir sarūpēta arī plaša programma. Kulminācija notiks 15. maijā, kad uz vienas skatuves tiksies visu Latvijas profesionālo teātru aktieri kopā ar populārās mūzikas izpildītājiem.